Viņi ir kopā, šķīrušies. Kāpēc tev iepatikos? Ar tevi strīdēties ir diezgan bezjēdzīgi, jo diezgan normāli noliks pie vienas. Viņi ir divatā vai trijatā, un viņiem visiem ir bērni. Tu mācījies, un strādāji, un tad es biju kaut kāda galva, kas noteica, kas maksāja rēķinus, kas uzturēja. Zinām, man liekas, ka sākumā tu neviens ko nedalīja. Kā divi cilvēki iemīlējušies, viņiem viena otra laba, un viņi vienkārši to lietu tā kā dara, un pofīgi, kurš tur naudu nes vai nenes. Un bija tā sajūta, ka tu jūti, ka tu otram patīc, bet kaut kas tā kā nav, nevar saprast, kāpēc. Jūti, ka patīc, bet neko nerīkojās un neko nedara. Nē, tāpēc, ka es biju attiecībās. Es esmu Agra Lieģi-Duleško. Mani sauc Marta Herca. Un šis ir Latvijas radio podcasts Normāla ģimene. Šīs sarunas nosaukums ir Vai es esmu vienīgais, ar ko tu varētu būt kopā? Jānis bija gatavs ieskrūvēt visas pasaules lampiņas, bet, kad viņi sāka dzīvot kopā ar Ilzi, bija skaidrs, ka Jānis neaptver visu mājas darbu apjomu. Jānim un Ilzei kopīgu bērnu nevarēja būt, bet ģimenē jau bija 3-gadīgā Ilzes meitiņa. Sākotnēji viņiem nācās pielāgoties. Jānis labi sapratās ar Ilzes meitu Luīzi, savukārt ar meitas bioloģisko tēvu viņiem visiem joprojām ir labas attiecības. Klausāmies. Mēs varam sākt no paša sākuma. No kura sākuma? Vispār no mūsu iepazīšanās. Kāpēc? Tas tev ir sākums. Kaut kādā ziņā, jā, mūsu ģimenei sākums. Vai tad ne? Vai nav mūsu ģimenes sākums kaut kādā ziņā, jā, ģimene, no kuras mēs esam nākuši? Labi, tas arī veidoja kaut kādā ziņā, un arī droši vien mēs ļoti labi zinām, ka tas kaut kā ietekmē arī mūsu attiecības. Bet mūsu ģimenes sākums. Jā, es jau par to runāju. Mūsu ģimenes sākums ir mūsu iepazīšanās. Labi. Aiziet. Kāpēc tev iepatikos? Cik ilgi jādomā, Jāni? Jā, tāpēc, ka es kaut kā mēģinu to pateikt vienkāršos teikumos. Ko tu tādu ievēroji, pamanīji pirmo, kas tev iekrita acīs vai sirdī? Komunikālo. Tev ir tāda harizma. Tu tā kā spēji labi dzirdēt cilvēkus, un, kā mēs zinām, man droši vien patīk pietiekami daudz runāt. To, ko es atceros pirmoreiz, un kas kaut kādā ziņā, tā sarunāšanās un sarakstīšanās. Skaidrs, ka satikāmies darba dēļ. Un tad tur bija kaut kāda sarunas par darbu, kas pārvērtās sarunās par kaut kādām kopējām interesēm. Ko es pamanīju? Tu nezināšu tos teikusi pirmo. Man ļoti patika, un ko es pamanīju, kas jau bija, man liekas, pirms mums pār kaut kādu patikšanu sākusies vai kaut kas tāds. Kā tu ar Luīzi spēlējies un daudzījies? Tu to esi teikusi? Jā? Jā. Savukārt man saistībā ar Luīzi, tas pirmais priekšs, es atceros, tas arī man liekas ir ļoti interesanti, jo tad, kad mēs bijām tajā nometnē, un es tur ņēmu dalību kā izlektors, tad tu atbrauc ar Luīzi, un tad jums bija tāda melna mašīna, tāda ģimenes mašīna. Tā es reiz bieži vien iztēlojos par cilvēkiem, kad es redzu kaut kādu cilvēku, tad es pirmkārt Luīzi es noturēju par puišau. Un pēc tam es reiz iztēlojos, kā, kur ir tur kaut kāda ģimene. Tad es tur mēģināju iztēloties, kā tā ģimene ir un ko viņi dara. Un tā, ka viņiem tāda, laikam tāda kruta mašīna bija. Kaut kā tā mašīna bija mūsu trauma mašīna. Bet es tajā laikā biju viena pati? Es nezināju. Nē, kādā ziņā viena pati. Luīzi teica, vienmēr bijis iesaistīts un kopā mēs esam audzinājuši Luīzi tikai dzīvojuši šķirt. Bet es gan biju attiecībās. Jā, un tas bija jocīgi ļoti, jo tu neko par to neteici. Tad, kad tu man iepatikies. Un bija tā sajūta, ka tu jūti, ka tu otram patīc, bet kaut kas tā kā nav. Nevar saprast, kāpēc. Jūti, ka patīc, bet neko nerīkojās un neko nedara. Bet varbūt tāpēc, ka tu biji kautrīgs arī. Nē, tāpēc, ka es biju attiecībās. Jā, tu jau es pēc tam sapratu, ka tu esi godīgs vienkārši, un to es ļoti augstu novērtēju. Ka tu neuzsāki neko,
pirms tu neesi sakārtojis kaut ko. Un tāpēc arī jau pirmās tikšanās bija tādas, foršs laiks pavadīts tajā nometnē, nekā jau tāda nebija. Un tad tur turpinājās kāzās pēc tam, kad Elīna, kas mūs saved īstenībā droši vien kopā. Tādā iepazīstināja mūs, kāpēc mēs satikāmies. Pēc tam bija Elīnai kāzas, uz kurām viņa uzaicināja mūs abus divus. Un tad man arī bija Luīza līdzi. Jā. Luīze, man jau patīk tie bērni. Kaut kādā veidā izveidojās kontakts, un viņi bija pietiekami tādi jauki un amizanti. Viņi dāvās kaut kādām rotuļām, spēlēm. Jā, un tas, man liekas, ir forši, kad tev tā spēlēšanās, ne tikai ar Luīzi, ar jebkuru bērnu, vai rotaļāšanās, ka tu esi pilnīgi tajā iekšā. Kad tev pašam ir interesanti, ka liekas labi, mēs tur kādreiz kaut kādu labu lomu spēlīt vai vēl kādu spēlīt, tur paspēlēs, bet tāpēc, ka bērnam gribās, par tevi ir tā sajūta jau no paša sākuma, jau kad jūs ar Luīzi tur daudzījāties un spēlējāties un visu kaut ko izdomājāt, ka tev pašam ir nenormāli interesanti. Ka tu pats esi tajā iekšā un tu pats pārvērsties, ka tas nav tā, kad es tu bišķiņi piespiežos kaut ko darīt. Ne? Jā, bet tā lieta ir tā vienkārši dabīga. Es nezinu, katram droši vien mums ir kaut kādas lietas, pie kā tu vari droši nepiespiesties, un tas tev noteikti. Man nevienā brīdī tas nav neapzināti nekā. Man tas vienkārši patīk, es ļaujos, un tas ir bija viss. Man liekas, ka tās kāzas jau pirms 13 gadiem bija tāds sākums, vai ne? Jā. Kad es to pēc tam aizrakstīju, ka tu man patīci. Jā, un tad es sapratu, ka sūdi ir. Jā, tāpēc, ka es sapratu, ka tu man arī patīci, bet es biju attiecībās. Bet es nezinu, vai tu man tad pateici vai nepateici? Skaidrs, ka kaut kad es tur pateicu, tāpēc, ka bija viens brīdis, kad mēs varbūt tur kaut ko sarakstījāmies, bet nekā nekontaktējām. Līdz es sapratu, ka man pašam jātiek galā ar to savu dzīvi un tām attiecībām. Jā. Kas, protams, ir tāds sāpīgs un tāds neizsēji patīkams brīdis. Bet pēc tam jau tā ļoti strauji, man liekas, viss attīstījās, jo tad, kad tās attiecības sākās, bija kaut kāda nedēļa pagājusi, kad mēs tad dzīvojāmies pa nometni. Un pēc tam, es atceros, tev bija 2. kurs akadēmijā, un tu teici, ka būs baigais režīms. Ar septembri, kad sāksies, būs baigais režīms, un tad jau taču nevarēs atbraukt uz Ogri un nevarēs pavadīt laiku kopā, jo līdz vēlam vakaram būs, tad tagad nedēļa pirms tam padzīvosies pie manis pie Ogri. Un tā arī, kā tu ievācies, kaut vai pēdējo vilcienu, tā tu arī paliki. Viss tā kā tas sākās ļoti, man liekas, tā ātri. Sapazinās un uzreiz momentā ievācās. Jā, bet tomēr, atgriežoties, man liekas, ka tas ir baigi svarīgi. Viens ir tas, ka es domāju, nekāda jau tāda unikāla šajā stāstā nav. Es domāju, cilvēkiem tur ir tas, bet tas, kas man liekas, tas pats interesantākais. Atsaucoties uz to iespējams, kāpēc uzreiz šīs attiecības mums pārvērtās nopietnāk un dzīvē. Droši vien, ka tas stāsts bija par manu ģimeni, no kuras es nācu un par ko es gribu runāt, savukārt tu tā kā negribēji, kas man liekas ir ļoti, ļoti būtiski. Es gribu runāt, tomēr tikai tādā šajā kontekstā. Ka tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka mana ģimene bija arī normāla ģimene, kur ir tētis, mamma, mēs bijām 3 bērni no mazpilsētas ar ļoti konkrētām vīriešu un sieviešu. Tētis mums bija kā tas standarta ienākuma nesējs, kad mamma arī strādāja, visi strādāja, un vienmēr bija sadalīts. Es absolūti tādā patriarchālā ģimenē esmu dzīvojis, kad ir tāds vīrietis, kas ir ģimenes galva, kas tā kā nosaka tur, kurā virzienā ģimene dodās, ko mēs darām, ko mēs nedarām, kāda ir mūsu pienākuma, kas nodarbojās ar audzināšanu un tā un tā. Un tāpēc man vienmēr ir bijis tā, ka manas kāda veida attiecības, kas ir man bijušas, un man tāpēc ir bijis vienmēr ļoti grūti
uzturēt neregulāras vai gadījuma rakstura attiecības. Jebkuru meiteni, tad liekas, ka tā ir tā meitene, ar kur tev kopā ir jānodzīvo līdz galam vai kaut kādā ziņā jāuzņemās atbildība par to, kā man tas ir sanācis. Droši vien tie stāsti ir daudz un dažādi, bet bija izietas tādām attiecībām cauri, kad satiekoties ar tevi, droši vien tu arī iedevi tādu mieru un mēs esam daudz runājuši, arī tu pati biji tādā meklējumā pēc tāda miera, kur nav nekāda tāda baigā satricinājuma. Angliski runājot, settle down. Jā, protams, ka es arī biju izgājis cauri kaut kādai pieredzēji, un man vairs nekādas vētras un kaislības negribējās. Gribējās vienkārši mierīgas, nopietnas attiecības. Savukārt es nāku no ģimenes, kur bija ļoti līdztiesīgs tas lomas sadalījums, ka mamma un tētis strādāja, un arī visus mājas pienākumus veica abi divi. Tā kā viss, gan teica, mazgāja trauksmi, izot kartupeļus, mazgāja veļu, mazgāja grīdu, un tāpat tās arī mamma. Un tas ir, es tagad atcerējos, tad, kad mēs sākām dzīvot kopā, tajā laikā tu studēji, vai ne? Tu biji viss mainījis, atteicies no visas savas darba dzīves, ko tu esi darījis līdz šim, pielicis tam punktu, un savos pirms 30 gadiem vecums. Cik tev bija gadi? Ne, man bija 30 bišķi pāri, vai ne? Ne, man bija 20. Tas bija 10. gads. Man bija 27 gadi. Kļuvu atkal par studentu, kurš nepelna, kurš vienkārši no rīta līdz vakaram mācās. Un savukārt es strādāju, man bija bērns, dzīvoklis, ko uzturēt, tāda nopietna sieviete. Smieklīgs tā par sevi teikt. Un atceros, ka tajā sākumā, tad, kad tu sāki dzīvot, un tad vienā brīdī pacēlās jautājums par to, vai tu tā kā esi ciemos, vai arī tev arī kādi pienākumi. Tu teici, jā, kaut kādu, protams, ka varētu būt. Tad mēs sākām runāt, un pacēlās tā saruna par to, kas tad tie sieviešu vīriešu pienākumi. Tu atceries, ko tu man atbildēji? Neatceries? Es, protams, atceros. Tu teici, vīriešu pienākums būtu kā iznest miskasti, tur pieskrūvēt, ja kaut ko vajag lampiņu nomainīt. Un tad es tev jautāju, un cik bieži, kā tev liekas, tas ir jādara? Un kas tad ir tie sieviešu pienākumi? Tā kā veļu izmazgāt, tur grīdas mazgāt, tur rūpēties par ēdienu, sagādāt, sagatavot ēst, un cik bieži tas ir jādara, un cik bieži ir lampiņu jāpārskrūvē. Un tad mēs tā arī vienojāmies. Tas ir tas gadījums, kad es vienmēr saku. Attiecībā sākumā ir viss baigi jauki, bet tad ir tas viens brīdis, kad ir jāmazgā tie toaletes podi. Un tas droši vien ir tas brīdis, kad var saprast, vai cilvēki varēs sadzīvot kopā vai nevarēs. Protams, ka kaut kādā brīdī bija sevi jālauž, jo skaidrs, ka es absolūti, un tā man diezgan bieži ir bijis, ka tu dzīvo savas ģimenes ietvaros, un tur ir tāda noslēgta pasaule, kur ir savu kārtību. Un tad pamatot savu ģimeni, kā bērns un uzsākot savu pieaugušu cilvēku dzīvi, tad kādi būs tie noteikumi, kā tu dzīvosi. Mūsu gadījumā es gribu arī teikt, ka tiešām sadūrās pilnīgi kardināli pretēji ģimenes modeļi tieši pienākumu ziņā. Turklāt es esmu nācis no laukiem, jo savas ģimenes aizstāvībai sakot, ka tur tiešām bija tā, tētis strādāja, viņš atbrauca tur 4 mājās, viņš paēda, un viņš nevienu brīdi nesēdēja vienkārši pie televizora vai lasīja kaut ko, vai kaut kāda bija lauksaimniecības darbi, vai viņš cēla māju mums, tā teikt. Tur bija pilnīgi skaidrs, ka, protams, arī mamma strādāja, bet kad viņa ieradās mājās, droši vien, ka tie darbi bija loģiski, ka viņi tos darbus vienkārši veic, jo tajā pašā brīdī, tiešām teicis, arī mūs ņēma līdzi, un mēs gājām palīgā darīt dažādas darbus. Doma tāda, ja tu strādā, ja tu kaut ko dari, tad sagaidi, kad ir ēdiens, ja ne, tu atnāc mājās un tu paēd vakariņas. Un tad patiesībā tu jau nemaz neredzi, cik daudz tā mamma arī dara, cik daudz ir visi tie citi darbi, ko viņi ir izdarījusi jau pa to laiku, vai ne, sagādājusi to ēdienu, uztaisījusi visu, iztīrījusi, nomazgājusi pēc tam. Bet kaut kādā brīdī man tīri tev vajadzēja arī izstāstīt un parādīt, kā to podu mazgā, vai ne? Bet man patīk, kā tu tagad saki, citās mājās ļoti labi ievēro visu. Vanstab nočeko un podu tīrību pamani, cik tīri tie podi ir. Jo tu pats tāds darīt, vai ne? Pats tad arī saredzi. Bet līdz tam. Bet man tas ļoti patīk, ka tu esi vienmēr tāds... Tu dzirdi, ja tev kaut ko saka, vai es saku, ka es gribētu tā, vai šito vajadzētu izdarīt, ka tu arī dzirdi, vai mainīt, vai man nepatīk kaut kas, kā tu tā dari, vai atstāji kaut kādas mantas, man tomēr patīk kārtība, ka tu arī to sadzirdi. Un
Tādā ziņā jau šobrīd, es domāju, mums ir izveidojusies savas ģimenes kārtība, ko es droši vien, piemēram, Luīzi droši vien arī nodibinot savu ģimeni, viņai tas liksies muļķīgi, vai tieši otrādāk viņai liksies, ka tikai tā un ne savādāk. Tā sadzīves kā dzīve notiek. Tā dzīve bija tāda, jā, kad tu mācījies, es strādāju. Un tad, kaut kādā ziņā es tā varu teikt, ka tajā ziņā, man liekas, tad es biju kaut kāda galva, kas noteica, kas maksāja rēķinus, kas uzturēja. Zinām, man liekas, ka sākumā jau tur neviens ko nedalīja. Kā divi cilvēki iemīlējušies, viņiem ir ļoti labi, un viņi vienkārši to lietu tā kā dara, un tur pofīgi, kurš tur naudu nes vai nenes. Tad teikt, es droši vien pats biju skolā paēdu, pats ar pasauli, tādā ziņā, jā, bet domāju, neviens nedala. Droši vien tas vairāk ir tiešām tas brīdis, kad tu saproti, ka tie nav vairs randiņi tikai, kaut kādā ziņā, pat ja es tur katru vakaru braucu, to savā veidā var nosaukt, par tādiem ikvakara randiņiem. Bet tad ir tas brīdis, kad tu saproti, kā tad būs. Tad mēs tā draudzējamies, vai tad mēs ejam un speram kaut kādu nopietnāku soli, un tad mēs jau veidojam kaut kādu ģimeni, jā. Un ka mēs tiešām dzīvojam kopā, un tad tiešām loģiski paceļās jautājums, darba dalīšana un vispārējais. Tu liekas, ka šitas viss saimnieciskā lieta tur jau vairs nav tik interesanti, kas man liekas, kur interesanti ir parunāt tieši par Luīzi, jo skaidrs, ka jau no paša sākuma mums attiecībās bija bērns. Jā. 3 gadus vecs, jā, tajā laikā jau bija 3 gadi, un no paša sākuma viņa jau bija mūsu attiecībās. Turos vēl bija tas laiks, kad Luīza vēl gulēja blakus tev. Aizmigā gultā kopā, jā. Un viss bija vienā istabā, un Luīzai gultiņa bija blakus, bet viņai vajadzēja to roku glaudīt roku, lai viņa aizmig. Bet, acīm redzot arī mana ienākšana ģimenē droši vien arī bija, bērnam visu laiku ir tādā viena cilvēka uzmanība, un tad ienāk vēl kaut kāds svešs cilvēks iekšā. Nezinu, man kaut kā liekas, ka tā ienākšana bija tāda ļoti mierīga. Man liekas, ka pat tev, pirms ar mani izveidojas attiecības, tev jau bija izveidojas attiecības ar Luīzi. Ka jūs jau tur, kamēr tur nometnē strādāja, ka jūs jau bijāt tur abi divi ietusējuši un tādā savā ziņā sadraudzējušies. Ka viņi zināja, viņiem likās, šis te foršais Jānis, ar ko var padauzīties, tēlot delfīnus. Arī tas pats stāsts. Viens ir tas, ka tu tur spēlējies un viss ir baigi forši, bet tad ir tādā vienā brīdī, kad jūs sākat dzīvot kopā, vai laiks iet gulēt, vai laiks celties, vai sāk veidoties kaut kādas lietas. Kaut kas tev bija grūti tā kā sākumā pieņemt? Nē, man bija grūti, bet protams, ka tas vienā brīdī mainījās. Ja es pirms tam Luīzai biju tikai tāds, draugs, kā mēs zinām. Ja man tev ir draugs, tu aizies attiec draugu, padarat foršas lietas un pēc tam ejat mājās. Bet tagad tas nozīmē, ka jūs visu laiku esat kopā. Tas nozīmē priekos un bēdās. Labos garstāvokļos un sliktos garstāvokļos. Es, piemēram, atnāku mājās, esmu nogurs un negribu spēlēties vai kaut kas tam līdzīgs. Un tad, protams, kā mazam bērnam ir kaut kādā brīdī tāds noraidošs izvirdums. Es tiešām neatceros nekādu. Skaidrs, kā tu to var zināt, tāpēc, ka tas viss notiks ar mani un Luīzi, nevis ar tevi. Protams, ka mums nebija kaut kā tāda baigie skandāli, ka viņi tā kā dzīt man ārā. Bet es atceros arī visas tās reizes, man liekas, ka vai nu es tev teicu, vai kā, kad to arī forši un normāli ar Luīzi izrunāju, ka ir Jānis, ka tas ir kā mammas draugs, un mammai viņš ir ļoti svarīgs, un tev arī ir ļoti svarīgi, ka viņai arī viņš būtu svarīgs. Protams, ka būs labas attiecības. Bet, protams, nebija nekāda tāda baigā ekses, ka viņi man pilnībā nepieņemtu, vai kaut kāda būtu drāmas par to, kāpēc viņš nāk, vai kāpēc, Bet vai tu varēji pieņemt uzreiz? Vairāk bija jautājums tieši, ko par to domās, tā kā Luīzes tētis. Tas bija vairāk jautājums nekā man pret, tāpēc, ka, tajā brīdī, kad es, nolēmu, ka ka es ar šīm attiecībām turpinu, es jau ļoti labi apzinājos, ka tev ir meita, man tas likās, forši, tieši par Luīzes tēti, kā viņš reaģēs. Viņa jau, man liekas, puslaiku pavadīja pie mums un puslaiku pavadīja pie tēva. Viņa jau no mazām dienām, tā bija dalīts, ka viņa jau no mazām dienām puslaiku bija ar tēti kopā. Tieši tā. Man liekas, Luīza ir ļoti foršas attiecības ar tēti un arī mums savstarpēji. Man liekas, arī tas, kad mēs ar Luīzes tēti vairs nebijām kopā, es, man liekas, priekš sevis noformulēju un pieņēmu to, kad skaidrs, ka šīs attiecības būs mūža garumā un ir svarīgi, ka tās attiecības ir labas un ka mums abiem diviem ir kopīgs bērns un svarīgi, kā mēs viņu kopīgi audzinam. Un tāpēc es nekad neesmu dzirdējis gan ne no Luīzes tēta puses kaut kādas pārmetumus vai kaut ko tādu
gan arī pati vienmēr es domāju par to, ko es saku un kā es saku. Varbūt, ja kādreiz man kaut kas nav paticis. Bet es domāju, ka mēs tā diezgan atklāti ar Luīzi jau no paša sākuma esam runājuši. Pašai viņai jāprast, bet es pieļauju domu, ka viņas vecums bija 3 gadi. Līdz ar to atmiņas 3 gados ir diezgan droši vien fragmentārs, ja vispār ir. Viņas tādā atmiņā ir visu laiku bijusi šī situācija, ka viņai ir tā kā 2 tēti. Tas bija amizanti īstenībā. Tas, protams, no manas puses bija tā pagodinoši. No otras puses, protams, aizdomājos par to Luīzi tēti, ka viņa diezgan ātri kaut kādā brīdī sāka teikt, ka viņai ir 2 tēti. Tas ir citiem cilvēkiem stāstot, bet ikdienā viņi nav saukuši nekad tev par tēti. Viņi saka Jānis vienmēr. Viņai tētis ir tētis un tu esi Jānis. Bet bērndārzā, tas bija interesanti, kad viņai aizēja vienu dienu pakaļ uz bērndārzu un bērni prasa, kāds var būt, ka Luīzē ir 2 tēti. Tad nācās bērniem arī paskaidrot. Tā, bērni jau saprot. Reiz ir tā mulsinoši, man liekas, arī tu, kad kādreiz kaut kādas intervijas sniedz vai kaut ko. Es tā kā bišķiņ samūstu, ka tu saki, ka tev ir meita. Man likās, ka tas ir jāpaskaidro, ka tā ir tava pameita, ka tā nav tava īstā meita. Un tad es atceros, ka vienreiz arī Luīzi tētim prasīja, vai ir ok, ka Jānis saka, ka viņam ir meita. Mārtiņš teica, ka viņš ir pilnīgi ok, atslāpst apmēram, ka tas ir forši, kad arī Luīzi teica tā labi par tevi izsakās. Es, ka tu viņam patīc. Attiecības, domāju, mums ir normāls. Nē, kā cilvēks patīc, kad tas ir ok, kad šis te cilvēks audzina tavu meitu, tādā ziņā. Jā, tādā ziņā, protams, mums nav bijuši nekāda konflikti. Viņš arī vienmēr ir bijis tāds klātesošs Luīzei. Tas ir vienmēr bijis ļoti svarīgs, šīs te attiecības arī ar tēti un tās attiecības uzturēt un par tām attiecībām rūpēties. Un bieži vien ļoti pārdzīvo, kas, man liekas, nozīmē tikai to, ka tās attiecības ir. Bet tajā pašā laikā, protams, ka arī ar Luīzi runājot. Labi, es tur saku meita, jo man liekas, ka ir muļķīgi kaut ko paskaidrot. Mūsu attiecības nav kā tēvam ar meitu. Tur ir kaut kas tāds pa vidu starp tētis un labu draugu. Ar labiem draugiem ir tā, ka mēs esam gan priekos, gan bēdās kopā. Tas nozīmē, ka ir foršās dienas, ir sliktās dienas. Ka mēs visu dzīvojam cauri un mēs arī paliekam kopā. Ir tā iekšējā sajūta, man ar viņu ir tāda, un mēs par to esam runājuši. To jau viņa pati ir saka, ka viņai liekas, ka viņa var daudz vairāk izrunāties ar tevi kaut kādas lietas nekā ar mani vai tēti. Jo ir kaut kādas lietas, ko viņa ir uzticējusi tev, un es varbūt uzzinu pēc kaut kāda mēneša. Jums abiem bijis kāds noslēpumiņš, ja? Ka viņi prasīs tavu viedokli. Tāpēc, ka jums abiem vienkārši ir tā vecāka spriedze. Jā, varbūt tu kaut ko tā bišķi vieglāk tver. Skaidrs, ka atbildības jomām, protams, man arī ir salīdzinoši mazāka tā atbildība. Jā, varbūt tādā sadzīvē, kur viņi jāizved, jāatved, kaut kas jānopērk, jāsagādā vai jāsēž pie mācībām. Tu visur esi bijis ļoti iesaistīts, kaut vai tagad kaut kādas mācības vai gatavošanās, vēsturē vai krievu valodai vai vēl kaut kam. Kad es teiktu, ka tu esi daudz vairāk iesaistīts nekā es, gatavoties, runas konkursam vai vēstures pārbaudas darbam. Man liekas, tagad aizvien vairāk, augot un arī ka viņai interesē ar sfēru, kurā tu strādā. Tas droši vien nāk arī no ģimenes. Es domāju, ka daudzas lietas, ko mēs darām vai ko mēs nedarām, nāk no mūsu iepriekšējām ģimenēm. Mūsu ģimene bija ļoti tāda laba, kārtīga, apzinīga, forša ģimene. Visi kopā esam bijuši. Tas, kas varbūt maniem vecākiem nebija iespējas varbūt tik ļoti daudz dot vai kā, dažādiem iemeslu dēļ darbs un vispārējais, un arī tomēr citi laiki tajā laikā bija, ka šī te ir tā nedalīta uzmanība, ka tu kaut ko kopā dari. Man ir tās ļoti pāris spilgtas atmiņas. Un man tēti, mēs kaut ko daram tādu, ko es tā kā gribu darīt. Tas man ļoti patika, un es tāpēc gribēju, piemēram, cik vien tas ir iespējams, dot to Luīzei. Forši, ka viņa vēl aizvien savos 16 gados gribās pavadīt laiku ar mums kopā. Šobrīd ka viņai likās, ka viņi ir forši vecāki. Jā, bet šobrīd ir ar viņu aizvien grūtāk diskutēt, jo tad man arī pašam jāsāk pielāgoties, daudz vairāk saprast, ko es viņai saku, un viņa jau
atbildi gan viss kā Viņi pieaugušs spēj ļoti cilvēks. pamatot savu Jā, viedokli, viņi un spēja tu pamatot, brīžam paliec tā uz un es mutes. brīžiem palieku uz pauzes, jo viņi tā kā ļoti loģiski, un mēs to savu attiecības tomēr esam balstījuši uz loģiskiem spriedumiem un loģiskiem secinājumiem. Un tad kaut kādos brīžos ir ļoti no viņas loģisks secinājums, ka tu vienkārši pats paliek uz pauzi. Un sevišķi tajā pusauģu vecumā ir tā, ka tas bērns attīstās ļoti ātri. Ja mazais bērns, tad viņš ir tur līdz 5. 6. klasē, viņš vēl joprojām ir mazulīts. Un tad ir tā 7., 8., 9., kad ir tie lēcieni vienkārši nenormāli. Un tu pat nespēji paspēt pielāgoties tam, kā viņa ir izaugusi, kā viņai domas izaug, kā viņai skatījums uz pasauli. Un tu vienkārši vairs netiec līdzi, un tāpēc vienā brīdī attiecies arī, ka mēs par kaut ko tur runājam, diskutējam, un tev kaut ko dod pretī, ko tu viņai saki, un viņa saka, kāpēc tā? Viņa saka, bet tu man tikko tā un tā, un tu tā kā paliec uz pauzes. Un droši vien vēl vienā, kas mums attiecībās tā. Es tikai zinu vienu tēmu, varbūt, ko mēs neesam izkārušies. Lielām tēmām runājot. Nē, es domāju, par kaut kādām krīzēm, kas mums ir bijušas, un droši vien, kad 13 gadi kopā un 10 laulībā nav nekāds baigi lielais posms, bet savā ziņā atkal ir diezgan tāds. Mūsdienu kontekstā iespējams ir baigi. Nopietni. Jā. Par krīzēm domājot, kad mums nav tādas krīzes, varbūt vēl būs. Tev ir 40 tagad, jā. Man ir vairāk. Bet šajās attiecībās es iepazinu, ka var būt attiecības tādas, ka tu vari dzīvot pilnīgā mierā un saskaņā. Tā, ka tev nav jāatsapās par kaut ko, nav jāpārdzīvo, ka tu vari pilnībā uzticēties, ka tu vari vienkārši būt kopā un kad ir ļoti labi. Un ka tas nepāriet, jo sākuma gadus mums likās, ka tas tūlīt beigsies. Kad tu visu laiku esi pieredzi dzīvot tādās augšā, lejā un drāmās, tad pēkšņi likās, ka kaut kas nav kārtībā, ka tā nav, ka nav tās drāmas. Kāpēc tas tā? Tavuprāt? Man liekas, ka tur atslēgas tu, Jāni. Man liekas, ka tu ar savu tādu mieru un ar savu temperamentu, tu esi manī atkodis, tu māki tā pateikt, vai izreiz arī tieši nepateikt, kad es pati saprotu, kad bļāviens Ilze, šitas nav forši, ko tu tagad dari, vai ko tu saki. Tu saproti to? Jā, es reiz saprotu, ļoti labi saprotu. Tā, ka tu reiz, vai tikai vienu vārdu paskaties, un saprotu, ka tu esi pāršāvis pār brīžiem liekas, ka es varētu biežāk kaut kā tā uz kaut ko norādīt. Jo tādā ziņā ar tevi strīdēties ir diezgan bezjēdzīgi, jo tu diezgan normāli noliks pie vietas līdz ar to, tā teikt. Tādā ziņā tu esi pietiekami valdonīga. Ir arī pozitīvās puses un ir arī negatīvās, un tāpēc bieži vien es Jā, bet tu māki tikt galā, jā. Tu kā māki... Jā, es nezinu, kur man tas nāca. Tikko arī ar Luīzu runāju, viņa ar tur konflikts tiem draugiem. Un tad es kaut kādā brīdī saprotu, es nezinu, no kurienes man tas ir nācis. Es zinu, pirms attiecībām, es pēc horoskopa esmu auns, un es diezgan stūrgalvīgs kaut kādos brīžos varu būt. Un es zinu, ka arī iepriekšējos darbos vai profesijās, ko es strādāju, es cērtu līdz galam, un lai stāv vai krīt. Jā, un tagad es esmu kaut kādā ziņā mainījies, jo ja vispār runājam par attiecībām, un es neesmu lasījis nekādas beigās grāmatas par attiecībām, bet ir kaut kādas pāris atsevišķas lietas, kas man ir iesēdušās prātā. Un viens, es tikai neatceros, vai tu teici, Vaira Vīķa Freiberga, vai viņas vīrs, bet viņi runāja par savām attiecībām, un viņi teica, ka divi cilvēki ir kā divi oļi, kas ir ar savu formu. Un dzīves gaitā viņi viens par to berzējās. Mēģinām sadzīvot, kā tad būs, kurš to ko darīs, kurš tur pelnīs un vispār kā naudu dalīs. Un tad ir tas brīdis, kad tu tā kā saberzējies. Bet es arī nevarētu teikt, ka es kaut ko šausmīgi esmu ziedojis no sevis, jo es to, ko tu sākumā minēji, kad mēs sākām draudzēties, tu biji pelnošā, tev bija alga, tev bija darbs, un es savukārt dzīvoju no vecāku piešķirtās naudas no visu studiju laiku. Tad, tur es varu teikt, ka tu man nevienā brīdī par to negruzīji. Tas, protams, ir jautājums, tu mācies par aktieru režisoru. Nav vispār nekādas garantijas, ka kaut kas varbūt var nebūt. Varbūt tomēr vajadzētu kaut kādu jēdzīgāku profesiju izvēlēties vai kaut kas tam līdzīgs. Tādas sarunas nekā nav bijis, un kas arī ir ritīgi forši, tā kā tu apzināties. Tas bija dažiem pārāk labi.
Nu, droši vien, kā acīm redzot, tā mūsu kopdzīve un kaut kādas mūsu kopējās varbūt. Es domāju, ka tas nodzīvojas viens pats, un tad pēc tam tev nav svarīgi tur tā. Ir nauda, dzīvo ar to naudu, kas ir tajā brīdī. Bet arī, kad mēs uzsākām attiecības, es apzināti gāju uz tādām attiecībām, kas gribu ļoti nopietnas attiecības. Man vispār neinteresē, vēl joprojām neinteresē. Kaut kādas īslaicīgas attiecības. Tas tomēr paprasa milzīgu spēkus, tas paprasa no viena cilvēka, no otra cilvēka, ļoti lielas emocionālas, tas patērē ļoti daudz un Par ko tu domā, tā kā tādas uzsākšana kopā būt? Jā, vienalga, jā. Uzsākšana vai kopā būšana, tas tomēr prasa. Es ar savu galvu tā nevarētu. Es pieļautu, varbūt kādu cilvēku tā var, bet es nevarētu, līdz ar to man likās, ka vajag atrast to, tā kā īsto, to arī koncentrēties, jo kaut kādā ziņā man ir tā pārliecība, ka labi, es uzdošu jautājumu tev. Labi. Vai tu domā, ka, piemēram, tāds kā es esmu vienīgais šāda veida cilvēks, ka varētu būt vēl kaut kāds? Es domāju, ka varētu būt, jā. Ja? Un es arī tāpat domāju, ka tas ir, kā mēs abi divi rūpējamies par šīm te attiecībām. Jo man arī tā liekas, ka nav tāda ideālā cilvēku, ko tu tagad atradīsi, tas stāst par to princi vai princesi kaut kādā. Vai tu vienkārši vari pieņemt vai nepieņemt kaut kādas tās ēnas puses, kas ir katram. Tas ir tas jautājums, kā mēs pie tā kopā strādājam. Cik mēs daudz runājam. Bet man liekas, ka mēs diezgan daudz esam izrunājuši šādas lietas, vai ne? Jā, bet kaut kas bija, ko es gribēju pateikt. Nē, mēs neesam izrunājuši par to lietu, kas ir saistīts ar par krīzēm. Potenciāla krīze bija tas, ka mums nav pašiem savu kopēja. Kopēji bērni, abi divi mēs esam gribējuši bērnus vēl, bet mums nav, bet mēs kaut kādā brīdī arī nonācām pie tā, ka kādas mākslīgas apaugļošanas mēs netaisīsim, ka mēs to negribam, mēs negribam to ceļu iet un tam iet cauri. Ja būs lemts dabīgi, tad būs lemts, un ja nē, tad nav. Un es domāju, ka mums bišķi varbūt arī palīdzēja tajā laikā tāda ticība arī un jā, tāda paļaušanās uz Dievu, man liekas. Tāda, kad viņš jau zina labāk, vai mums vajag, vai mums nevajag. Man liekas, mēs kaut kādā vienā brīdī, vienā sarunā arī nonācām ar tevi pie tā. Labi, ja nav, tad nav. Mums ir Luīza un mūsu profesionālās dzīves saistīts ar bērniem. Mēs veltam to laiku, ko mēs iespējams veltītu vienam vai diviem saviem bērniem, mēs veltam tai profesionālajai dzīvē, kas mums abiem diviem ir saistīta ar bērniem. Un tas arī ir daudz. Un runājot par krīzēm, iespējams, jau tāda bērna ienākšana ģimenē arī satricinātu kaut ko to mūsu mieru un to līdzsvaru. Un nebūtu tik mierīgi, būtu daudz vairāk strīdi, jo pagaidām mūsu vienīgais strīds ir nopietnais bijis par pareizi lupatiņas lietošanu. Tīrāmās lupatiņas lietošanu, Un par to bērnu, tas droši vien ir stāsts par to, ka mēs ikdienā strādājam ar 100 bērnu. Mums abiem diviem ir svarīga sabiedrība, kādā mēs dzīvojam, kāda ir mūsu sabiedrība Latvijā. Un, protams, ka mēs gribam kaut kā to ietekmēt, kāda ir bērni, kāds attieksme pret viņiem ir. Protams, ka mēs ļoti labi saprotam, ka tieši ar mūsu to profesionālu darbību mēs visvairāk to varam arī ietekmēt. Vai mēs darītu to, ko mēs darītu, ja mums būtu, kādas arī būtu mūsu tās attiecības. Un arī, es domāju, kā mums jau ir diezgan, ja tā ņem, Luīza arī maza būda, viņa jau diezgan daudz laika pavadīja ar tēti, mums jau bijis daudz arī laika, vienam otram, divi kā pavadīt laiku, un joprojām ir, ka Luīza ir kaut kur projām vai pie tēta vai labi, tad jau liela savās darīšanās, ka mums ir diezgan daudz laika, mums nav mazi bērni, ar ko mums jāņemās ir, vai ne? Mēs varam to laiku veltīt viens otram interesēm, kas mums patīk, kas droši vien nebūtu tā, ja mums būtu vēl divi bērni šobrīd, vai ne? Bet man liekas, ka arī šim, kas varēja izvērties droši vien par kādu krīzi, esam tā mierīgi izgājuši cauri. Tas pārdzīvojums droši vien, ka ir bijis kaut kādā brīdī, bet es nevarētu teikt, ka tas ir bijis, vismaz no manas puses, man ir bērns, savs bērns, tas varbūt ir savādāk nekā to vispār nav. Tu jau pieminēji, man liekas, ticību, un baznīca tomēr noteikti ļoti, ļoti, ļoti daudz palīdzējusi mūsu attiecībā. Lūkšana kaut kāda, paļaušanās, tas ir dots tur. Pieņemt to, kas tev ir dots, un nedomāt par to, kas tev varbūt nav dots, un priecāties par to, kas tev ir dots. Un tāpēc tas noteikti, esmu pilnīgi pārliecināts, tas noteikti ir palīdzējis mūsu attiecībās, gan bērnu esamību un esamību.
Tajās lietās, ko mēs kopīgi darām, kaut kāds mums jau ir bijuši arī kopīgi kalpošana, tomēr, ko mēs arī ar bērniem strādājam, vai nesvētdienas skolā, ko mēs esam darījuši un strādājuši, kopā, kas ir, liekas, mums abiem diviem diezgan līdzīgi tāda pasaules uztvere ir un lietas, ko mums patīk darīt un kā mums patīk pavadīt brīvo laiku. Nē, mums patīk būt kopā. Nē, tas skaidrs, ka mums patīk būt kopā. Kaut ar sēdēt, katram savā istabas galā un lasīt savu grāmatu, vai ne? Jā. Katram savu, vai nezinu, braukt mašīnā, kur stūrē un es guļu blakus, vai spēlēt spēles, vai iet pastaigās, vai palīdzēt mammai dārzā. Kā domā? Mēs vēl par māju nerunājām. Tas ir kādreiz arī ir, tas varētu būt kaut kāds praktiskās dabas jautājums, kas turšin varētu arī nebūt. Tas varētu nost pie krīzes, ja? Jā, varbūt tas kādu arī interesē. Ko mēs varam teikt par šo jautājumu? Man ir viena atbilde. Par uzdod jautājumu, kādu jautājumu? Par māju. Mājas būvniecību. Īsa atbilde vienkārši uzticieties profesionāļiem. Un profesionāļi atrisina visus iespējamos konfliktus, tā teikt. Jā, un ja kāds prasa par naudu, jā, tas, protams, maksā, bet tajā pašā laikā, es domāju, šajā visā procesā, katra centra vērts, un katrs šis te profesionāls ir mums atņēmis ļoti daudz galvasāpes par to, ko mēs varētu vai nevarētu izlemt. Tādā ziņā šis te mūsu kopīgais projekts ir tikai mūsu tuvinājis un atradis kaut kādus jaunus saskarsmes punktus, ko mēs kopā varam darīt un kas mums kopā ko mums patīk kopā darīt. Jā. Kāda ir ģimene, no kuras tu nāc? Mana ģimene bija diezgan normāla. Man tā likās līdz brīdim, kad mani vecāki izšķīrās, kad man bija 14 gadi. Un ar tēvu man bija tā, ka mēs vienmēr bijām tādi mazliet tuvāki, līdzīgāki, varbūt nekā es ar mammu. Un mums bija tādas savas darīšanas un sava mazā tāda kliķīte. Un tas mainījās tad, kad viņš izšķīrās no manas mammas, un viņš gan vienmēr palika manā dzīvē ļoti aktīvi, viņš nekad nav uz vienu brīdi nekur pazudis, un mēs esam arī dzīvojuši kopā, respektīvi es esmu dzīvojis pie viņa un viņa jaunās partneres, bet jā, viņš uzreiz izveidoja jaunas attiecības, un tas, protams, kaut kādā veidā mainīja mūsu attiecību dinamiku. Es zinu, ka es jau biju diezgan lielā vecumā. Es domāju, ka nevar runāt par kaut kādu tādu ļoti lielu bērnības traumu, kas, man liekas, parasti rodās agrāk. Bet es tomēr nevaru neievērot dažas interesantas sakritības, veidojot savu ģimeni, kur jāpiebilst, ka mans tēvs ir ļoti jauns tēvs. Viņš ir tikai 18,5 gadus vecāks par mani. Savukārt mans vīrs ir 15,5 gadus vecāks par mani. Viņi ir paši jau diezgan labi draugi un vienaudži, un tas man liekas diezgan smieklīgi, jo tas ir laikam tomēr jāslīdzina ar to, ko angliski sauc par daddy issues, bet tajā pašā laikā es noteikti nevaru teikt, ka mans vīrs ir tas, kas ļoti attiecībās dominē vai ir kaut kādā varas pozīcijā, nepavisam nē, man liekas, ka mēs viens otru ļoti līdzvērtīgi atbalstam emocionāli, iespējams, ka man arī ir tāds spēcīgāks raksturs un viņš vairāk šo tādu atbalstu un vispār apliecinājumu tam, ka viss dzīvē ir ok, meklē pie manis, kas it kā izjauc šo iedomāto dinamiku, kad viens ir stipri jaunāks. Bet, jā, kaut kas tur ir, jo ir fakti, ko tu vienkārši nevar ignorēt. Un kā ir ar tevi? Es nāku no pavisam tipiskas ģimenes, kurā ir abi vecāki, mūžīgi kopā, pirmo reizi precējušies, nekad nav šķīrušies, neviens nav izšķīries arī tuvāko radu lokā. Tāda sērija veida monogāmisti. Es esmu uzaugusi kā tāds stādiņš siltumnīcā. Viņi rūpējušies par mani līdz brīdim, kad sāku strādāt pēc augstskolas. Abi vecāki bija iesaistīti mūsu audzināšanā, emocionāli pieejami, runājami.
kaut kādā mērā tas standarts īstenībā ar to tiek uzlikts ļoti augsts. Un lūzums mūsu ģimenē notiek tad, kad es pasaku viņiem, ka es esmu homoseksuāla. Mana māma saka, nē, tu neesi. Tad tikai nav paveicies atrast īsto vīrieti. Atsakot, tur noteikti tas lūdzums, es nevaru izpildīt viņu uzliktos augstos standartus. Interesantais ar manu ģimeni ir tas, ka es esmu uzaugusi apstākļos, kur man ir iemācīts visas problēmas izrunāt un risināt, un tāpēc es esmu tik atvērta dažādām institūcijām un terapijai. Bet bija arī ilgstoši periodi, kad mēs vispār nesarunājamies. Bet tagad mēs atkal sarunājamies. Agra, es tagad tādu provokatīvu jautājumu tev uzdošu. Vai tev ir bērni tāpēc, ka sabiedrība tos no tevis pieprasa, vai arī tu vienkārši ļoti gribēji bērnus? Ja šīs ir divas vienīgās opcijas, tad grūti teikt, jo es tomēr 31 gadu pilnīgi mierīgi dzīvoju bez bērniem, kas lielai daļai sabiedrības jau liekas, jau pa vēlu. Un pat ja es kaut kādu spiedienu jūtu, tas man noteikti nemotivē rīkoties līdz brīdim, kad es tiešām satiku cilvēku, ar kuru es gribēju bērnus. Tas, ka es īsti nesaprotu šīs vēlmes anatomiju, mani joprojām reizēm mulsina, jo es domāju, sevišķi tad, ja tu esi sieviete, tev ir ļoti grūti atšķitināt to sociālo ekspektāciju mēzglu un saprast, kur beidzās spiediens un kur sācies tu pati. Jo, protams, ka es uzskatu, ka sieviete ir pilnvērtīga bez bērniem, un ļoti daudzām sievietēm viņus varbūt arī pat nevajadzētu radīt, jo es zinu, ka ir sievietes, kuras to nožēlo. Viens no maniem veidiem, kā es cenšos par šo tēmu komunicēt, ir arī projekts, ko es izveidoju kopā ar mākslinieci Elīnu Brasliņu, kas ir Instagram profils My First Year Too, kurā mēs aicinām mātes un arī tēvus stāstīt par savu pieredzi bērnu dzīves pirmajā gadā. Un pirmkārt, mēs tiešām mudinām cilvēkus runāt atklāti par šo pieredzi, nevis stāstīt par to, cik tas bija skaisti un kā tas viņus piepildīja un tā kā mūža labākais notikums, kas tā arī var būt. Un, protams, tiem, kuriem tā ir, tie tā arī saka, bet cilvēki tur nebaidās teikt, ka viņiem ir gājis smagi un viņi nebaidās runāt par savu patieso pieredzi. Tāpēc viens no iemesliem, kāpēc es to vispār izveidoju, ir, lai tās sievietes, kuras vēl apsver, vai viņas grib bērns vai nē, lai viņas varētu arī saprast, ka nē. Es noteikti savā profesionālajā dzīvē ļoti, ļoti cīnos ar šo mītu, ka sieviete bez bērniem nav pilnīga, bet es neuzskatu, ka es esmu pilnībā izkāpusi no internalizētas mizogīnijas valgiem, tāpēc es līdz galam nezinu, kur beidzās sabiedrības spiediens un sākās man vēlme. Katrā ziņā, jā, es ļoti ilgi bez tā iztiku un domāju, ka man nebūs nekad bērnu, bet tagad man ir un būs vēl. Kas to zina, kad tu apstāsies? Kas to zina, kad es apstāšos? Es jau vīram paprasīju pirms kādas... Viņš man teica, man baigi patīk, kā tu izskaties stāvoklī uz tā. Mums ir tā, nes kāpēc, ka mēs nejūtam sabiedrības spiedienu, ka mums vajadzētu dzemdēt un vairoties, un ka mūsu ģimenē vajadzētu vairāk bērnus. Kaut kā to tā nejūtam, bet mēs esam domājuši par to, kā būtu, ja mums nebūtu bērnu. Kad mēs sākām draudzēties un dzīvot kopā, es pamanīju, ka bērni mums palīdz kļūt normālām. Gan attiecībās ar citiem draugiem, kuriem arī tajā pašā vecumā ir bērni. Arī, piemēram, vedot bērnus uz dārziņu, kaut kādā veidā tās mūsu attiecības tiek normalizētas caur to, ka mēs rūpējamies kopīgi par šiem bērniem. Ir kaut kāds labums sabiedrībai. It kā nebūtu labuma no tā, ka mēs vienkārši esam laimīgas, vienu otru iedvesmojam un realizējam sevi kā laimīgi Latvijas iedzīvotāji. Ar to nepietiek. Katrīna minēja arī, ka viņa
kļūstot par, tā kā nosacīt vientuļo māmiņu, ir kļuvusi par normāli pieņemamu sievieti, kāda viņa nebija, kā vienkārši homoseksuāla sieviete bez attiecībām tajā brīdī. Jā, šo te normalitātes kārti es it kā arvien mazāk un mazāk spēlēju, jo es esmu diezgan atklāta par to, ka man ir sieva un, piemēram, gredzens, ko es nesāju. Tas arī palīdz tādiem random svešiniekiem veikalā pateikt, ka es esmu normāla. Protams, ka tas ir pilnīgi traki un nevajadzīgi un lieki un stulbi. Tā ir baigā privilēģija, ka man tā kā nav jāpierāda sava normalitāte. Es varu cīnīties par to, ka mēs varam būt arī nenormāli, savā tā kā profesionālajā darbībā. Es, protams, arī esmu pamanījis to, ka cilvēki šo ieraugot uzreiz pieņem, ka es esmu kopā ar vīrieti, un tad, kad viņi kaut kā pamazām atklāja, ka tomēr nē, tad viņiem notiek kaut kāds izsavienojums galvā. Vienkārši šim izglītojošam momentam kaut kādā brīdī ir jānotiek, un es to daru tā. Nākamajā sarunā jūs dzirdēsiet Jāni un Sanitu. Viņi ir šķīrušies, bet viņi joprojām ir labi draugi, audzina bērnus, dodas uz Tinder randiņiem un dod viens otram padomus. Vai esat gatavi nākamajai sarunai? Tad aiziet! Podkāstu Normāla ģimene veido producente Ieva Zariņa, redaktori Justīna Savicka, fotogrāfs un videogrāfs Daniels Jofe, par vizuālo identitāti rūpējas Beāte Bērziņa, skaņu operatora Nora Mitspapa, skaņu režisors Ivo Tauriņš un idejas autors un podkāstu vadītājs esam mēs, Agri Lieģidu Leško un Marta Herce.